Ho, ho, ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. Kas man katrā video sāksies, kad es šitā tajā izskatos? Sveiki! Te Jūlija Puķe! Šis video būs vēl viens manā... Ja kāds mani paskatieties uz maniem bikšiem. Šis būs tāds kā ļoti foršs un inčīgs. Tā kā... Lifehacks priekš Christmas. Nekad šādu video neesmu taisījis, bet es domāju, ka viņš varētu būt ļoti inčīgs un ļoti hashtag mandarīnīgs. I got it. Un es tā kā domāju, ka es varētu īstenībā uztaisīt arī, tā kā Ziemassvētkos, ko es dabūju Ziemassvētkos, jo es gribu palielīties. Bet, ja jūs to vēlaties redzēt, tad rakstiet komentāros, jo es īsti nezinu, es negribu tā kā lielīties, bet tad atkal es gribu lielīties. Saprotiet, ko es domāju? Gaļi, ka nesaprotiet. Bet, nu jā, un uz Ja jūs steidzaties ļoti un jūs saprotiet, ka, ak, mans vai, jums nav smuka somiņa, un ko jūs darat? Jūs darat šo. Tātad, no sākuma paņemtiet, tādu kladītī ar vāciņu, ja? Un tad ar škērītēm paņemiet un izgriežiet tieši vidiņā tādu caurumiņu un mazliet arī paplašiniet viņu, lai viņš ir baigi labs. Tad vienkārši ieliekiet caurumiņā savu roku un tur varbūt varat ielikt lietas tajā tur vienā. Ja jūs vēlaties sniegu, bet jums ārā nav, paņemiet, nolieciet no sākuma kaut kādas audumiņus apakšā un uzmetiet virsū baltas lapas. Tāds balts sniegs, vai ne? Tagad priecājieties un lēkājiet par sniegu, jo jums tāds iedi. Ja jums mājās ir ļoti, ļoti augsti, tad lieta, kas jums ir jāiedara, ir aktivitātes. Skrieniet ļoti skaisti pa māju, es nezinu, lēkājiet, stāviet uz rokām, es iekas šeit lielos, bet jā, un jums būs silti, vai nav labs haks? Ak, vai es raudu, jo es ļoti vēlos adventas kalendāru. Bet paga! Ir iespēja dabūt adventas kalendāru. Tātad vienīgā lieta, kas jums ir vajadzīga, ir kaut kāda zeķe. Un jūs darat, lai jums tāds pārsteigums, jūs ieliekiet tai zeķē skaistu lietu, ko jūs vēlaties, vai ko jūs vienkārši varat atrast mājās, un tad no rīta pieceļoties, tu piecelies, actiņas atver un aizskrien, un tu dabū savu dezodorantu, vai cik skaisti, ne? Tev derēs ļoti labi savā dzīvē tas dezītis, ja? Tātad, ja jūs ļoti vēlaties sev reindeieru mājās, bet jums nav, šis ir, kas jums jādara. Tātad, no sākuma paņemiet ļoti brūnišķīgas drēbītes, tādas brūnas baigi, tad atrodiet kaut kādu cilvēku, es atradu meiteni kaut kādu, un paņemiet viņu uz savām mājām atvelciet. Tad saģērbiet viņu tajās drēbēs. Viņi izstās priecīgi, bet viņi nezin, ko es ar viņu darīšu pēc tam, tāpēc jā. Un tad jūs, bet pagaid, jums taču vajag raugus, jā. Kā jūs to darat? Jūs paņemat stīpiņu, uzliekiet kodus 2 kokus, zarus, nezinu, es izvēlēju šos te, tad pielīmējiet tos ar skoču pie tās stīpas, un valā, jums ir gatavas, un tad vienkārši uzlieciet viņiem virsū, kā jūs redzat, viņi nav īpaši priecīgi, bet man pilnīgi vienalga. Un tad jūs varat darīt ar viņu, ko jūs vien gribat, ko ar reindieru dara, protams, es ar viņu jāju, tāpēc, jūs to arī varat darīt, bet jā. Ka noskatījos šo video. Šis bija tāds foršs lifehacks. Es ceru, ka jums noderēja šie lifehacki. Neaizmirstiet nospiest like, kā arī subscribe. Komentējiet apakšā Ziemassvētku sēriju idejas, jo man nav ideja. Tā!